Hokeja līga priecēs mums ar spēli mainīt. Hokeja klubs Zemgala LBTU centīsies pārtraukt 2 zaudējumu sēriju pret neslējiem viesiem šeit pat Jelgavas Ledus hallē Elektrēnu Enerģiju. Šoreiz mazliet parvāja, lai nogādātu līdz Milleram. Tagad labi iespēja bez bumbēķības un Āksels Ozols jau spies ar pirmo minūti iesaistīties spēlē. Pagājušajā spēlē Ripa rokās pirmiem gūtiem vārtiem. Vēlam vēl vairāk šos gūtos vārds. Tikko Streikišs pārto sev fantastisku mētienu. Pirms tam jau pilnētais Menciņš arī piedalās šajā vārtgumā un 1-0, kad nosvelc ganīs. Šānaus. Izvēl pretnieka aizsardzības zonā. Vēl atpakaļ Ozolapam. Ozola pats izdara mētienu, bīsam situāciju tur jau atkal. No labās puses, ap 2 komandu iepriekšējā reizē tieši no Inetis pozīcijas. Karals Jirgens guva vārds, mētiens vārtiem, vārti! Un ja neviens nepieskārās Ripai, tad Karals Jirgens otrā spēle tieši pret. Izdodas pārvienu, Ripa saglabā pārvienus un to pusi izdara mētienu, bet tomēr Ripa bija šķērsojusi sarkano līniju zem pārlikņa. Komandas jaunākajiem spēlētājiem tikmēr Benģus ieslo pretnieka aizsardzības zonā, mētiens vārti. Aivars Benģus, viens no pieredzējušākajiem spēlētājiem šo statistikas rādītāju laustu. Signā par Ripu. Izdodas Milleram iegūt Ripu pretnieka aizsardzības zonā. Jirgens izdara mētienu un Karals Jirgens. Pirmajā trešajā gūs savus otros vārdus un panāk 4-1 Zemgales labāk. Atkal jāspēlē 6 minūtes 11 sekundes. Acīm redzot Elektrēnu Enerģiju komandas. Planilga Šānava izpildījumā. Grbauskas vēl uz priekšu. Urvelis izdara mētienu apgrūtinātos apstākļos. Tulpa Tomija Petrijancijo. Rājala izdara mētienu. Situācija priekšā Ansio mēģina arī pilna vēl bīsam situāciju. Jonas Pārvjainets panāk 4-1 Zemgales labā. Tika viņš pie atlēkošās Ripas un to arī pārvērt vārtgumā. Vēl viena iespēja. Kā vairākumu veidošanā. Lohačs izdodas Ozola tvērt Ripu, bīsam situāciju. Tikai tagad atskan tiesašs svilpe un izdodas sāks savus vārdus neskart šajā epizodē gan Akselam Ozolam, gan Zemgales LBTU komandai. Arī šeit metiens. Šānaus. Labi iespēlēta Šānava izpildījumā. Tagad jau Streikišs atkal ieslo pretnieka aizsardzības zonā. Streikišs būs savus otros vārdus. Šī spēlē panākot 6-1 Zemgales labā. Un tagad jau no zilo līniju gar Šānavam. Viņš kļūdās uz zilās līnijas gar Šānavs, bet neizmanto šo izdevību. Nerī komandas spēlētāji bīsam situāciju un Patriks Sapulsovs. Kas ilgi nāk, tas labi nāk, gūs arī savus pirmos vārtus Zemgales sastāvā un panāk jau. Spīd Bužma izdodas Zemgalerim saglabāt vēl viens metiens šoreiz jau Kristapa Roķa izpildījumā. Jirgens. Ladusāns, labi iespēja izdarīt metienu un vārti! Tiešām maisam gals ir vaļā, arī Rauls Ladusāns izmēģina laimi no tālākas distances un sākt uzbrukumu no savas aizsardzības zonas. Vispār ar piespēli, bet Mots Ripa saglabā pats izdara mētienu. Šeit Ripa trāpīja pa Bernhārdu. Bernhārds vārtu priekšā mēģināja raidīt Ripa vārtos Pārvjainets. Vēlreiz mēģina Ripa raidīt. Salēcis atkal guļ pazaudējis un Jonas Pārvjainets gūs vārtus savai komandai, reāls skaitsko vairākumu. Užkos arī pretnieka aizsardzības zonā. Bīsam situāciju Rumšēčus samazina rezultātu starpību tikai līdz 7 vārtiem. Tās augtais dzēkus tā izlasa ceļu uz pretnieku sargātajiem vārtiem. Labi piespēl Streikišs izpildījumā. Streikišs. Un tagad gan vārti. Kādā veidā Ripa nonāk līdz Tomam Motam un 11 minūtes 18 sekundes līdz trešās trešdaļas beigām. Visam situāciju vārtus stāps jau Nīderlandos. Spēl Lindbergam, Lindbergs uz priekšu Ansio Ripas netiek, bet
Labi iespēja tagad Zemgalē, Bērziņš vārtu priekšā un gūs vārtus arī. Tomī Peterjāns arī gūt vārtu šīs dienas spēlē. Mansuja Ozola pagūs vārtus no vārta priekšā un 12. gūtie vārti Zemgalē šīs dienas spēlē. Kopumā 46 šīs dienas spēlē. Zabūsovs, labi maisības Zabūsova izpildījuma elegāti līdz vārtu priekšai. Mēģināja izspēlēt ripu un vārti. Nu, pagrūst tiek Rihards Marens, bet tas netraucēs Zemgalē gūt 13. vārtus šīs dienas spēlē atkārtots šīs sezonas rekords. Reāli trēniem pēc iemtienu izdodās iegūt ripu, arī dodās uzbrukumā. Enčus uzdara metienu. Zemgalē izdodās ar graujošu uzvaru, atgriezties uz uzvaru Daks 13-2.